Esiet sveicināti apmācību kursā Viengabalaina un konsekventa personība sadrumstalotā laikā. Prieks, ka jums ir radusies iespēja noklausīties šo kursu, un šis ir īsais ievada video, lai ir skaidrs, kas un kā notiek. Iepazīstināšu ar sevi. Mans vārds ir Līga Strode. Es strādāju biedrībā Mediācijas telpa un tālāk izglītības centrā Dialoga māksla. Ikdienā mēs nodarbojamies ar mediātoru apmācību, ar neformālo izglītību jauniešiem, ar vecāku tālāk izglītību, ar pedagogu tālāk izglītību. Un arī veicam brīvprātīgo darbu neformālās izglītības formā cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem. Tātad, kāds un kāpēc ir šis kurs? Kādas ir svarīgākās mūsdienu prasmes? Angļu valodā tie ir 4C – communicating, collaborating, critical thinking un creative thinking. Tātad komunikācija, sadarbība, kritiskā domāšana un radošā domāšana. Šīs prasmes ir ikdienas sastāvdaļa ikvienam no mums, neatkarīgi no profesijas un vecuma. Tomēr, jo īpaši nozīmīgas šīs prasmes ir cilvēkiem, kas ikdienā strādā ar bērniem, kas ikdienā strādā ar citiem cilvēkiem. Šajā kursā sniegsim jums ieskatu pašu minimumu, kas var palīdzēt ikdienā, būt vairāk viengabalainai un konsekventai personībai sadrumstalotā laikā. Šī kursa mērķis ir sniegt iespēju ikvienam tā klausītājam iemācīties izprast un izmantot vairākas būtiskas saskarsmes spējas ikdienas komunikācijai ar savu iekšējo un ārējo pasauli. Tātad spēja pieņemt cilvēkus tādus, kādi tie ir, nevis tādus, kādus mēs vēlētos, lai viņi būtu. Spēja tikt galā ar problēmu, nedzīvot pagātnē. Spēja tikt galā ar stresa situācijām un veidot resilienci. Spēja risināt kā ārējus, tā arī iekšējus konfliktus. Spēja uzticēties citiem. Spēja iztikt bez aplausiem. Spēja izturēties pret savējiem tikpat pieklājīgi kā pret svešiniekiem. Kursa saturs. Kopumā kurs sastāv no 8 lekcijām. Pirmā lekcija – kas ir komunikācija? Otrā lekcija – dažādā miedarbība. Tālāk, kas ir konflikts? Un 4. lekcija – prasme strīdēties. 5. lekcijā runāsim par to, kas un kādas ir emocijas. 6. lekcijā par to, ko darīt ar emocijām. Tālāk 7. lekcijā par SEM komponentiem, jeb sociāli emocionālās mācīšanās komponentiem. Un 8. lekcijā par pašpalīdzību, tās nozīmi un iespējām. Svarīgi. Pieraksti obligāti nav jāveic, tomēr ir vēlams to darīt. Ik pa laikam stāstot par dažādām tēmām, uzdošu jautājumus, ieturēšu pauzi un aicināšu jūs rast atbildes uz šiem jautājumiem. Vai rakstiski, vai mirkli apstājoties un apdomājoties. Tomēr no visas sirds aicinām jūs uz mirkli tiešām apstāties, pāanalizēt un nodefinēt. Rast savu atbildi pašiem sevis dēļ. Ja veltīsiet laiku un pierakstīsiet atbildes uz jautājumiem un atziņas par nodarbībām, rakstot uz biedrības e-pastu, jums būs iespēja saņemt arī apliecinājumu par kursa noklausīšanos 12 akadēmisko stundu apjomā. Tātad vairāk par mums. Biedrības mediācijas valde, Lotte Terēze Nicmane un Līga Strode. Šo kursu izstrādājam kopā, sadarbojoties arī ar psihologiem, aprobējām vairāk kārt, un to varam piedāvāt jums. Kurs ir viegli saprotams, secīgs, strukturēts, un visas tēmas seko viena otrai loģiskā ķēdītē, papildinot viena otru. Par pašu mediācijas telpu, tātad, kā jau minēju, galvenokārt nodarbojamies ar mediātoru apmācībām, pedagogu profesionālo pilnveidi, izglītojoši atbalstošām grupām vecākiem, izglītojošiem interaktīviem neformālās izglītības pasākumiem jauniešiem, kā arī sniedzam supervīzijas pakalpojumus. Ja jums ir interese par vairāk mūsu piedāvātajiem kursiem,
Mēs esam atvērti sadarbībai un droši sazinieties ar mums, rakstot uz biedrības e-pastu. Paldies! Paldies par kopā būšanu šajā ievada video, lai pārdomām bagāta un piepildoša mācīšanās. Sveiki! Mēs esam biedrība Mediācijas telpa, un mēs darbojamies, lai sabiedrība, īpaši skolēni, studējošā jaunatne un katrs no mums izglītojas, līdzdarbojas, atbildīgi iesaistās pilsoniskajās aktivitātēs, prot pielietot mediācijas principus un dzīvo brīvi no aizspriedumiem un jebkāda veida vardarbības. Mūsu vīzija ir izglītota sabiedrība Eiropā, kas prot komunicēt veselīgi un efektīvi, kur mediāciju kā domstarpību risināšanas veidu māca katrā skolā, lai mēs protam komunicēt veidā, kas veicina savstarpējo un sabiedrības izaugsmi, produktivitāti, vairo labestību, pozitīvas emocijas un mīlestību cilvēku starpā. Mums ir vīzija par Eiropu, kurā ir parki ar soliņiem, kur cilvēki satiekas, lai atbalstītu viens otru, veicinātu vienlīdzīgu attieksmi un kļūst par spēcīgu, gudru un vienotu sabiedrību. Mēs ticam, ka komunikācija ir panākuma atslēga un mediācija ir tā, kas māca efektīvas komunikācijas pamatus, kas ir noderīgs instruments jebkurā dzīves jomā. Ienāc mūsu mājaslapā un spēr soli pretī.